Sveiciens visiem skrējējiem. Atrodamies pie Toma, viņa rezidencē, kur viņš gatavojas sacensībām. Jārā ir kaut kādi nelabvēlīgi laika apstākļi, vētras un plūdi, kas arī Jelgavā ir bijuši. Līdz ar to viņam ir sava omulīgā mana pasaule. Jā, pasaulīte, kur var pacelāt svarus un kur arī var ieraudzīt tādu vēsturisku no jau šī gada Rīga-Valmiera trases rekordu. Jā, 7 stundas 30 minūtes, jā. Kā līdz tam nokļūt? Gribu, lai pastāst? 3 tādas epizodes, kā tur līdz tam. Svarīgākās 3 lietas, teiksim tā, kas ir jāsaprot, lai iet uz ko tādu un lai vispār varētu domāt par kvalitatīvu ultramaratonu distances veikšanu. Pirmais ir, treniņos ir jāsasniedz pietiekams apjoms, kilometrāžas apjoms. Tas mēnesī. Mēnesī, vismaz ne, jā, nedēļā mēnesī, jā. Tādos griezumos. Tas ir numur 1. Tas tā kontrola. Jā. Numur 2 ir treniņu dažādotība. Jā. Tas ne tikai skriet, bet arī kaut ko citu darīt. Jā, tieši tā, tieši tā. Šahu spēlēt? Laikam šoreiz nē. Ne? Šoreiz nē. Šahu pie atjaunošana. Šahs, starp citu, varētu būt ļoti laba lieta. Nevis iet dārzā pļaut zāli, bet spēlēt šahu. Lai labāk atjaunošanās uz nākamo treniņu. Okay. Un trešais, par ko ļoti daudzi ultramaratonisti aizmirst, jo viņi domā, ka ātrums man neinteresē, tā, diemžēl, ir ātruma variācija treniņos. Pat ultramaratonistiem ir vajadzīgi sprinta treniņi, pat ultramaratonistiem ir vajadzīga ātruma un intervāla treniņi. Un tas ir arī iemesls, kādēļ daudzi mani konkurenti no manis atpaliek varbūt, ja? Viņi domā, ka uz vienu ātrumu man tagad ir vienkārši jādzena kilometrāža, tad patiesībā man ir milzīga ātruma rezerve pret manām maksimālajām ātruma spējām un pret manu ātrumu, ko es veicu ultramaratonu distancē. Un es tajā jūtos kā zivs ūdenī, jo es zinu, ka es vēl varu ļoti ātri skriet. Nu, lai ātri skriet ir, cik saprotu, jāceļ augstu kājas. Jā, tieši tā. Savā veidā, jā. Nu, tad ir augstslēgšana varbūt arī der, ne? Nē, augstslēgšana nederēs, jā. Lēkāšana kā tāda ir laba lieta. Jā. Pliometrija kā tāda, tas ir vēl viena no lietām, ar ko ir jāstrādā. Bet tie jau ir sīkumi atkal, par ko tad būtu jāiet detaļās, teiksim tā. Bet, 3 svarīgākās lietas. Tiešām ir jābūt apjomam, cerēt skrienot 50 km nedēļā, piemēram, jā. Cerēt uz augstvērtīgu rezultātu Rīga-Valmiera vai, piemēram, Rojas 24 stundu skrējienā, nevar domāt par 200 km pēkšņi nenokā. Un, lai neiedzītos kaut kādās traumās, jo kas palielina mūsu traumatisma risku, ir šo garo periodu skrienot, ir vienveidība. Tas ir tas, kas mūsu ķermeni ļoti noslogo pie vienveidīgas kustības. Un tādēļ arī treniņu procesos, kāpēc ir tas 3. variācija ātrumā, tas arī mums samazina šo te vienveidību. Tas nozīmē, ka jūs no tā, ka jūs skrienat gan sprintiņus, gan tempa treniņus, gan intervālus, jūs savam ķermenim patiesībā palīdziet. Kā klausoties arī podkastus ar mūsu pieredzējušo ultramaratonistu Suborinu, ja? Ko viņš arī saka? Viņš arī ļoti daudz skrien pa takām. Tas nozīmē, ka izvēlēties arī dažāda veida segumus, tas viss nāk mums tikai par labu. Tieši tā, un lai mēs izvairītos no vienveidības. Jo skriet katru dienu dažādos ātrumos pa bruģi, tā ir atkal sava veida vienveidība, skriešana tikai pa bruģi. Mums jāmeklē tā vienveidība ir dažādās lietās. Ātrumos, ilgumos treniņa, visā, un arī segumā. Jā. Tā ka tālūk. Jā, tā ir skriešana, bet bez skriešanas droši vien, kad ir nepieciešama vingrošana kaut kāda, staipīšanās. Jā. Es domāju, ka tu pats arī esi ultramaratonists, un tu ļoti labi zini, kā tas ir, kad tev ir gatavas ne tikai kājas, bet tu esi gatavs. Tavas rokas, tava stāja, tavs korpus, korsete, sānu muskultūra, un distances beigās tu nevis esi šāds, ja? Bet tu kāds ienāci, tāds arī tu finišā izgāja cauri, vai ne? Un tā ir vingrošana. Vingrošana. Tātad regulāra skriešana ar apjomu,
dažādība treniņos, skriešanas, vingrošana, un es domāju, ka arī varētu būt arī uzturs varbūt. Nu, uzturs, jā. Uzturs noteikti nebūs, kā saka, pats galvenais, jā, jo, teiksim tā, ja tu pareizi ēdīsi, bet netrenēsies, tieši tā, no tā nevar cerēt. Tas ir bonus. Jā, tieši tā, tas ir bonus, lai mēs varētu labāk atjaunoties un vispāries, un, protams, kad ultramaratonistiem treniņos iekļaut arī šos te garos treniņus, kur viņi uzņem skriešanas laikā uzturu, tam arī liela nozīme. Tieši tā. Ja viņi 24 stundu skrējienā plāno lietot šo te buljonu dzērienu vai vēl kaut ko, tad nav nemaz tik slikti, ja viņiem ir tāda iespēja kaut vai apskriet vienu pusapli savā garajā treniņā, noskriet atkal gar mājām, izdzert šo te buljonu dzērienu un skriet atkal otru pusi. Nu, tieši tā. Jā. Kam ir iespēja paņemt līdzi vai kāds draugs brauc ar mašīnu? Lūdzu, tas ir varbūt vēl labāk, ērtāk varbūt, kādam ērtāk, kādam ne. Bet ja ne, tad vismaz noskrien gar māju, apēd želijas vai ko un dodies tālāk, vai buljonu, sviestmaizi, gurķīts vai vēl kaut kas, vai ne? Bet kas tev ir mīļākās distances? Cik šogad tu esi startējis Latvijas čempionātā, kādās distancēs? Sākot no 3000 metriem, kur es biju Latvijas čempionātā 4. vietā. Tas ir 3000 metri stadionā. Manēžā, jā, tieši tā. Pat vēl manēžā. Iekštelpās, jā, 200 metru aplītī, jā. Līdz pat Latvijas čempionātam 100 kilometros. Tāds intervāls no 3000? 5 kilometri bija. Jā. 5000 Latvijas čempionātā nestartēja, bet startēja veterānu sporta spēlēs. Tālāk 10 kilometri, pusmaratonu. Starp citu, šogad neizskrēja nevienu pusmaratonu. Nekas paliks nākamajam gadam. Jā. Nu, lūk, tā kā, ja kādam interesē, kā to visu var sarganizēt un kas ir nepieciešams, lai varētu no 3000 metriem, tas ir 3 kilometri, līdz 100 kilometriem skriet ideāli, būt konkurēt spējīgs ar Latvijas labākajiem profesionāliem sportistiem. Tur ir jābūt disciplīnai, man tā liekas, kad pirmā reize pašam sev pašdisciplīnai, tad ir jābūt plānam kārtīgam, kurā sacensībā startēt. Nu, gatavošanās jau arī, protams, tur jau nekur nevar izpalīt bez tā, bet, ja tas viss interesē, aicinu jūs, uzmeklējiet Tomu, jā, izstāstīs viss mazās nianses un mazos noslēpumus, kā to visu var sasniegt, milzīga pieredze tev Tom ir, nu, un tad nākošais gadu, kā plāno?